Tā, te mums ir MacBook Pro 13 inčas. Pakojam vaļā. Ņemam ārā. Priekšā MacBooks. Es te pareizi viņai turu. Skatāmies malā. MacBook Pro redzat. Apple logo. Redzam specifikācijas, kas mums ir 2,6 GHz, 8 GB, 256 GB cietais. Tad plešam vaļā. Tā viena roka diezgan pagrūti to darīt. Nu. Apple logo. Ņemsim ārā. Redzam pašu MacBook. Malā, tā, kas te mums ir power cables. Instrukcijas, kā jau parasti Apple'am. Un lapas stikeriši. Bet viņi mums paņemam te maliņā. Plešam vaļā. Nu. Kas jauns. Nu, ko slēdzam iekšā? Kā redzat, iestāties diezgan ātri, būtīgi ātrums diezgan labs. Tad pilnībā uzstādīt uzstādījumi. Mēs redzam, kā ir. Kur jauno, šis 2015. gada modelīts, MacBook Pro, 256 GB. Redzam jauno trackpadu. Tad, ko spiežam, skaņa ir, bet viņš īstenībā maz nekustās. Nu, tā. Jūs redzat, MacBooks ir pilnībā ieslēgts, 2015. gada modelītis, trackpads jaunais, skaņa ir, bet viņš principā nekustās. USB, austiņu jacks, 2 Thunderbolt, power adapterīs. Tā, kas te mums ir? HDMI, vēl līdz USB un atmiņas kartēm. Es ceru, ka izbaudīšu šo video. Ja kādi jautājumi, apakšā rakstiet, atbildēšu visiem jautājumiem.